Viktor, Jā. top 3 ieteikumi, lai saglabātu virtuvi minimalistisku. Vienkārši neturi bardaku uz virsmas, ļoti vienkārši. Otrais ieteikums, vienkārši lietas iekšā skapjos. Tu vari organizēt glabāšanu, pieņemsim, šādā veidā, kaut kāds lielāks iekārts, kas jau iespējams ikdienā stāv uz virsmas, tu vari ielikt vienkārši atvilknēs, un tu joprojām būs viegla un ērta piekļuve, bet tas viss būs noslēpts un ikdienā tu to neredzi. Šeit ir risinājums, kā tu vari turēt kafijas aparātu un teikanu iekšā. Te var būt ar fasādi, varbūt bez fasādes, bet ideja ir tāda, ka ikdienā viņš stāv iekšā, tu viņu, iespējams, skatoties no šejienes neredzi, bet, kad tev vajag uztaisīt kafiju, tu ieliec krūzi, nospied pogu un aiziet. Ja tev vajag pieliet ūdeni vai iebert kafiju, tad tu vienkārši izvelc un tad strādā. Bet ikdienā tas viss ir noslēpts un nav redzams. Jā, un tad ideja ir tajā, ka viss, kas tev glabājas kaut kur nenoslēpts, salikt kaut kur iekšā skapīšos. Citreiz tu vari iet arī augstāk un glabāt kaut kas lietas sienas skapīšos augstāk. Pieņemsim, ja tu neesniedz, tad ir risinājums tāds saucamais space steps, kur tu vari uzkāpt un aizsniegt augstākas stāvošas vietas un arī šo vietu īstenībā izmantot kaut kādu priekšmetu glabāšanai. Tā kā izmantojam interesantas, foršas, mūsdienīgas sistēmas. Ja arī tev interesē virtuves projektēšana un izgatavošana, tad raksti mums uz info@olujamebles.lv vai zvani uz mūsu salonu.